4 soļi, kā risināt pilnīgi jebkuru klientu iebildumu. Numur 1 – mazini spriedzi. Lai arī ko klients teiktu, saka, jā, ok, pilnībā saprotu, nav problēma. Numur 2 – izolē. Lai arī ko klients saka, noliec iebildumu malā. Piemēram, jā, noliekot, teiksim, to, ka naudu malā uz brītiņu. Sakiet, tam, kā mēs izgājām šodien cauri, tas varētu būt īsta atbilde priekš jums. Numur 3 – maini klienta domāšanu. Ja klients saka pārāk dārgi, un tu pārdod piedāvājumu, kas viņiem potenciāli var nopelnīt vairāk naudas, mēģini paskaidrot to, ka iespējams nekā nedarīšana ir dārgāka nekā jūsu pakalpojuma cena. Numur 3 – mainam klienta domāšanu. Piemēram, sakiet, kā jūs domājat, kas būtu dārgāk, ja jūs, teiksim, turpinat neko nedarīt un turpinat zaudēt klientus, vai tomēr sakārtot tos procesus, lai klienti tiktu apstrādāti kvalitīvi? Kas tomēr beigās ir dārgāk? Mēģinam klientam pamainīt viņu domāšanu, lai viņš saprot, ka iespējams nekā nedarīšana vai šo ieguldījumu atlikšana beigās būs dārgāka. Numur 4 – palīdzam rast risinājumu. Piemēram, sakiet, vai jūs varbūt ir kāda ideja, kā jūs varētu mēģināt dabūt pieeju līdzekļiem, lai tomēr jūs varētu, piemēram, ieliekam klientu mērķi, ieguldīt savu uzņēmumu attīstībā un iegūt vairāk klientus? Seko šai 4 soļu formulai, un viņi tev palīdzēs vienmēr tikt galā ar jebkuru iebildumu.